šķiet trešais vai ceturtais pat. Spēlētāji mainas, kaut kas nomainīts. Paņem atpakaļ bumbu. Vaičus 3 metra līnijas un tiek viegli garām Pinnim, bet lai triektu bumbu grozā no augšas izdomā uzmest vieglu metienu, kas nav sekmīgs un izniekot ļoti labi iespēju šeit. Tāp metienu arī Rīga. Basketbolists Fārenhorsts. Igauniem arī neizdodas tikt pie punktiem. Būvmeistaram ātri pārēt, tikai pietrūkst partneri. Fārenhorsts. Pīna veido sadarbību, tiek līdz grozā apakšai un gūst arī savus pirmos punktus šajā cīņā. Leģitāņi komandai kopš pēdējā pārtraukuma. Redzam Ukraiņu basketbolistu Herki Švičenko. Kurš tagad otrais leģionārs komandā. Liels presings no VF Rīga komandas. Būvmeistars aktīvi pret Kūsmā darbojas aizsardzībā. No VF Rīga spēlētājiem vienīgais pagaidām nav iesaistīti pie organizēt. Un otrajā piegājienā gan bumba ieveļās grozā. Gatavs vēst savu komandu uzbrukumā. Gulbis. Pīns grozā apakšā. Uzreiz 2 spēlētāji viņam lec virsū un tomēr noteikumi pārkāpums ir fiks nepat. Kā 14 sekundes atjaunotas uzbrukuma laikā. Būvmeistars atrod Fārenhorstu. Tāmtiens Gulbim, precīzi Mārs Gulbis jau minēja. Kā priekšējā viesošanās reizē Daugavpilī viņam 14 punkti. Nav aizmirsts kā šai zālē. Tā pagrozi uzreiz atzīmēs sekmīgi tāmtienu. Viņam basketbolisti saspēlēs perimetrā. Un šeit Kūsmā atkal. Jā, igauņi samestu savus daudz, bet bumba nav krītus regulāri grozā. Redzam arī 3 Vimsī atbalstītājus. Varētu būt, ka Dungas tribīnēs Vimsī atbalstītājiem ir vairāk nekā VF Rīga atbalstītājiem. Vismaz ņemot tādus aktīvākos fans no Rīgas. Cīm redzot, nav ieradušies un vietējā publika pārsvarā Daugavpilī. Jāsaprot arī, ka ir darba diena un grūti pulkstens 6:30 no Rīgas paspēt uz Daugavpili. Lai nu kā. Tam nav iespēja vērot maču klātienē. To var darīt savos ekrānos. Vimsī komandas uzbrukums pagaidām tāds Bīkls un šeit Pīns aizsardzībā, bet acīm redzot kreiso roku. Atkārtojam arī varēja redzēt šo sekmīgu punktu. Sasniedz 10 punktu atzīmi Vimsī, 5 punktus ar komandām. Būvmeistars Gulbis saspēlēs, saņem bumbu atpakaļ. Pīns liek aizsaka Būvmeistars no distances. Nav zināms, kā labs tāmtien izpildītājs. Tomēr Gulbis tāds ir. Šoreiz gan neizdodas gūt punkts un trešo iespēju nokārto savu 2 punktus. Pīni esot pārēkam groza apakšā. Arī neliels auguma pārsvars pret Paiču, kurš pagaidām bez maiņām cīnās. Un šeit kā nāc ar šīs viņam ar Gulbis varēja izpildīt trešo reizi tāmtienu, bet tā vietā atspēlēja Pinnim, pret kur pārkāpums.
Šie tā 4. Diešām labs nākamā pārkāpuma būs jāspēl 2 sodmetieni. Jebkurā gadījumā. Gulbis ar bumbu. Dod to atpakaļ Būmeistaram. Prasa Bērkolts nesaņem. Būmeistars pats viņu nepaskatījās. Fānehorsts iespēlē Pinnim un vēl viens noteikuma pārkāpums. Sistēmās nevi. Izpētiens šo sezonu. Tagad 2 sekmīgi raidījumi. Ļauj Vefrīga palielināt rezultātu starpību līdz 9 punktiem, kad jāspēlē vēl minūte. Pirmajā ceturdaļā laužās uz grozu Jāksons un komandas varēs pie atkal neprecīzi sodi. Un arī otri, tagad 2 garām. Tas nozīmē 6 no 12, 50% precizitāti Vimsī komandai. No sodmetiena atzīmes Pīnis atstāts 1, netiek Švičenko līdz viņam. Nesaprotās arī uz maiņu ar partneriem. Bija viegli punkti Pīnim. Pīns mēģina iespēlēt grozu apakšā. Kļūdās, Bērkolts pārējā, Gulbis māna, bet nemet. Spēlēs līdz pat ceturtdaļas beigām, neko nesasteidzot. Būmeistars ar bumbu, Pīnis dodās likt aizsagu, 8 sekundes. Bērkolts Būmeistaru provocē uz tāmtienu, viņš nemet Bērkolts. Nav sekmīgs, bumba. To bija spēle pret Makabī vienību. Bet, lai nu kā. Jātiek pāri Igaunijas komandas, teiksim, tā barjerai. Šīs sezonas turpinājas vienīt uzvaru izbraukumā pret Tallinas Kalev-Kromo. Diezgan pārliecinoši, starp citu, ar 84-63, un pēc tam arī pieveikta Valmiera Glasa Vijā ar 68-61, kas šo sezonu noteikti manā prognozē nebūs turnīra lejasgala komanda. To ir pierādījusi ar saviem rezultātiem pirmajās spēlēs. Arī līgā ir komanda, kas varbūt outsideri ir Latvijas universitāte, līdzīgi kā pagājušajā sezonā, kaut gan arī izrādīja ļoti sīvu prādā. Otrajā ceturdaļā gūt punktus, kad mēģina sāsināt tur Rīgbergs. Tās metiens nav sekmīgs un Būmeistars var veidot savus komandas uzbrukumu, to spēlēt ar Gulbi. Gulbis ar muguru pret grozu, spiežās tuvāk un tur Gulbis. Būmeistars izspēlē Bērkoldam. Atgriezies laukumā Laurents. Gulbis, solis atpakaļ, nav sekmīgs viņa tāmtiens. Tā, ka viņam nedīstants 1-3 pagaidām šajā spēlē. Izdodas gandrīz pārķert bumbu Vimsī komandai uz grozu. Mēģināja Švičenko izlausties, bet metiens tāds pagalam neveiksmīgs. Un šeit noteikuma pārkāpums Lorensam cīņā par bumbu. Atgrūž viņš sundu un Vimsī komanda būs iespēja uzbrukt. Šeit neizdevās realizēt caurgājienu Bērkoltam. Bērkolts ar vislielāko spēles laiku pagaidām starp Vefrīga spēlētājiem. Neties vēl nav atzīmējies ar rezultivitāti. Mēģina sāsināt Vimsī, tāmetiens Normakam, nav sekmīgs, būs vēl viena iespēja Vimsī komandai. Līrijas aizsardzībā Klūp
tur suns. Un taktisks noteikums gūti punkti, un šeit tiesneši skatīsies, vai nav jāfiksē šiem nesportisks pārkāpums. Ekrānā izskatās, ka varētu arī piešķirt nesportisku piezīmi pārā no mugurpuses. Tur šajā epizodē referī spēlētāji. Redzēsim, kādu lēmumu pieņems tiesneši. Un tieši tā, nesportisks pārkāpums Aleksandram Oliveram Hintam, kas ļauj Deivisam stāties uz soda metiena līnijas, un bumba arī pēc tam paliks referī komandas rīcībā. Deivisam 2 punkti. Līdz šim šajā spēlē 3 atlikušās bumbas, pievienojot šo 1 punktu no soda metiena līnijas. Ceturtais soda metiens referī komandai šajā spēlē. Un arī otrajā piegājienā Deivis ir sekmīgs. Nedaudz palielinot savus komandas pārsvaru. Irīs saspēles vadītāja pozīcijā. Pamatspēki šajā spēlē referī komandai ir atpakaļ laukumā. Un šeit noteikti pārkāpums Bobrovam uzbrukumā. Tas, ka ciešākai aizsardzībai gatavojas Frīga basketbols, tie piegājuši klāt saviem sedzamajiem. Jāuzkopja laukums pēc šī kritiena. Mainās sedzamajiem Deivis un Bērkolts. Nesadzauta izmešana, bet šeit pārmet pāri Bobrovam, bet ācīgi nospēlē Klīrijs, izsit bumbu un nepieļauj tālāku uzbrukumu izvēršanu, kas varētu beigties ar 2-1 situāciju groza apakšā. Tagad jau pozicionāli būs jāuzbruk VMC basketbolistiem. Suns vēl pirms bumbu nonāca pie komandas biedra. Izskrēja bumbai pakaļ, tagad to saņem nevisai ērtā pozīcijā, jāspēlē muguri pret grožu, izmet ārā Normakam. Normaks precīzs no tālās distances. Un tādējādi atkal 10 punkti starp komandām. Klīrijs saspēle ar Deivisu. Bobrovs ieņem vietu, prasa bumbu, to arī saņem. Novērtē situāciju, atrod brīvi ieskrējušo Deivis groza apakšā un 2 viegli punkti. Brīžiem liekas, kā kaķis ar pelti spēlējās. Frīga basketbolisti ar kvalitatīvu izspēli uz brīviem spēlētājiem. Punkti nāk diezgan viegli. Frīga basketbolistiem šeit kļūdās VMC. Bobrovs dodās uz priekšu, pagrieziens un pietrūks tikai precīzs metiens, bet noteikuma pārkāpums fiksēts Hergiem Švičenko. Kaut tur iegūt Bobrovu mugurā un jau Ukraiņu basketbols varēs izpildīt sodu metienus. Mēģinājumā Bobrovs. 7. punkts viņam. Arī 8. punkts, rezultīvākais viņš referīga rindās. Līdz šim. Deivisam 6 punkti. Komanda meklē kādu pret atbildi. Deivis labi iestājās ceļā, bet bez noteikuma pārkāpumu. Atkal
Rīga basketbolisti gan daudz pārkāp noteikums, varbūt ne tajās pašās firmā komandas piezīme. Hints nomainīts. Un viņa vietā laukumā devies Mārs Paičs. Ar to viss kārtībā viņam. Tagad viņš kļūdās. Lai kādu neapmierinātību viņš izrādītu, tur nebija reāli šo piespēli precīzi atdot. Bija nosakts komandas biedrs tieši uz apmēram 13 metriem līnijas stūrī. Tā sasniegt adresātu. Fārenkošs laužās uz grozu, izmet ārā Deivisam. Gulbis Māna iet garām, izmet atkal ārā. Deivis jāuzbruk. 3 sekundes palikuši un Deivis ir precīzs. Atgādināšu, ka Geičs Deivis ar vidēji 16 punktiem Latvijas-Igaunijas basketbola līgā 2 nospēlētajās spēlēs. Rezultīvākais viņš Rīga rindās šos vidējos rādītājos un tagad arī jau ticis pie 12 punktiem. Dodas nomainīties ar Berkults. Viņa tā nāks laukumā, redzam šī izspēle. Atpakaļ uz Deivisu, pamāna pustālais metiens ar pretstību, bet tas netraucē gūt 2 punktus. Latviešu spēlētāji piecinieks laukumā VF Rīga veikla izspēle un atkal Gaus Vimsī basketbols darbojas aizsardzībā. Tiek atrasts būvmeistars, kurš panāk jau plus 40 VF Rīga vienībai 67. Meloju 61-27. Rezultāts vēl līdz 40 punktu pārsvaram jāpagaida. Bet pie šādas spēles nešaubos, ka arī VF Rīga basketbols līdz tam varētu nonākt. Basketbolistu Erki Švičenko pagaidām bez punktiem viņš. Tāpat tās kā ar bumbu spēlējušies Suns. Iespēle Paičam. Paičs tiek galā ar Gulbi pretstību un ieraida bumbu grozā no tūs distances 9. punkts viņam. Viņš joprojām rezultīvākais savas komandas basketbolists. Viens arī tāds izteiktais viesspēlētājs. Tagad Pīns ar otru iespēju gūst 2 punktus. Pusotru minūtu jāspēlē 3. ceturdaļā. Diezgan nepiespiestā gaisotnē rit spēle. Negribētu teikt gluži vai treniņu maču VF Rīga komandai, bet Vimsī noteikti nerāda augstāko klasi. Šeit kļūda VF Rīga. Paičs nav tas pats ātrākais pārējā, bet labi ieraujās uz apakšu kūsmā. Tiek atrasts un arī 30 punktu robežu Vimsī komandai pārsniegt. Un līdz ar to arī atkal vismaz 10 punkti ir gūti šajā ceturtdaļā. Tagad Pīnis nodemonstrēs savu kvalitāti, groza apakšā un papildina arī savu punktu bagāžu. Pagaidām bez jebkādas intrigas šī cīņa risinās. Kūsmā neprecīzi no distances. 2 no 12 tālmetieniem realizēti Vimsī. Dīži labāk nokļājies VF Rīga komandai 3 no 14. Bet arī nekoncentrējās daudz uz tālmetienu izpildīšanu komandas. Mēģina vairāk spēlēt uz pustālo distanci un tuvā grozam. Tagad tālmetiens Berkoltam tas pagalam nesekmīgs un veiksmīgi bumba nonāk līdz Gulbim, kurš vēl spēja gūt punktu šajā ceturdaļā 65-31. VF Rīga sagaida tad nedēļas nogalē sestdien
pulkstens 15:00 Rīga Zemgales Olimpiskajā centrā uzņems Tartu universitātes komandu. Nu, tikmēr Vīmsī nākamā spēle Latvijas un Igaunijas līgā būs svētdien savā laukumā tiekoties ar Rāples komandu. Kamēr rīt, tas ir parīt, piekdien, Rāple viesosies Valmierā. Šo spēli arī varēsiet vērot TV4 ekrānā. Atsākusies spēle, 4. ceturdaļa. Paičs ar bumbu saspēl perimetrā Vīmsī komandai. Paičs mēģina ieņemt vietu groza apakšā, saņem pēc ilgas cīkstēšanās ar Laurencu bumbu un izbraucēts uz noteikumu pārkāpumu. Ir Laurents, 4 sekundes uzbrukumā pārvēršās 14 sekundēs un pagarina tas uzbrukuma iespējas Vīmsī komandai. Kūsmā ar Paiču izspēlē pick and roll sadarbību vēlreiz. Tagad Paičs dabona bumbu groza apakšā pret Berkoldu, prasa nesportisku piezīmi. Iespējams, ka tā tiks arī dot. Berkolds tur diezgan konkrēti apķērās. Tieši tā arī ir fiksēts nesportisks pārkāpums, apķērās apkārt Berkolds bosniešu centra spēlētājiem. Pelnīt par to tiek sodīts. Nesakmīgs soda metienā Paičs. Ļoti mainīgs sekmes Paičam no soda metiena līnijas, 50%, 3 no 6 bija līdz šim. Un tagad vēl 2 neprecīzi, 3 no 8. Nu, līdz šim 9 no 18 soda metieniem Vīmsī basketbols bija realizējuši. Tagad ir 9 no 20 un zem 50% precizitāte, kas ir vājš rādītājs. Nu, 38% no 2 zonas. Tas vēl būtu ciešam, ja nebūtu tas, ka ļoti maz šo izpildīto metienu. Piemēram, Rīga ir 76% no 2 zonas šajā spēlē. Tēnoks precīzs no distances. Arī viņš pierakstās punktu guvēju listē. Nu, vienīgais bez punktiem palicis Berkolds. Rīga rindās. Kūsmā mēģina atkal nogādāt bumbu Paičam. Tas arī noliek un Paičs piespēlē Kūsmā, kurš ir ar veiklu, kā saka, pieredzējuši spēlētāju māņkustību. Izmāna Berkoldu. Berkoldam noteikuma pārkāpums. Parasti mazliet riskanti tā mānīt spēlētājs. Tad gāžās tev ar visu svaru virsū. Var iedzīvoties arī nepatīkamā savainojumā. Bet Kūsmā riskēja, nepanāca savu un iespējams būtu gaizu grozi tiešām būtu no aizmugurs bloķēts. Tagad Paičs ar pagriezienu spēja gūt 2 punktus. 70-33. Rezultāts pieminētā 40 punktu starpība nav nekur tālu. Berkolds prasa Laurents aizsagu. Pats mēģina iet cauri, bet kļūdās, viņam bumba izsist. Vīmsī neizdodas ātri pārēju uzbrukumā. Suns no distances ir precīzs. Viena no rētajām labajām epizodēm Vīmsī komandai otrajā puslaikā. Suns tiek pie saviem punktiem un Vīmsī komandā arī vienīgais bez punktiem palicis Švidčenko.
Aičs Kūsmā. Kūsmā. Spēle partnerim šoreiz nav sekmīgs mētiens no distants un pret Fārenhorstu to pārkāpja noteikums Normāks. Ja runājam par Kūsmā, tad jau minēja, viņam vidēji 5,7 rezultīvas piespēles, 5,5 atlākšās bumbas. Šajā spēlē daudz piezemētāk, 3 atlākšās bumbas, 1 rezultīva piespēle, bet ar tik maz realizētām metieniem un vispār gūtiem punktiem. Tās rezultīvās piespēles vispār komandai ir tikai 5 šeit. Viegli līdz groza apakšai tiek Deivis un arī ir sekmīgs. Diez vai Rīga aizspēlēsies līdz 100 gūtiem punktiem, bet noteikti varētu atstāt pretiniekus zem 50. Suns izmet ārā Kūsmā, izmāda Pīni, vēl viens tāmetiens un tomēr bumba iekrīt grozā atstoties pret vairogu. Daudz uzlabojot skatu uz tablo Vimsī punktu ailītē. Fārenhorsts netiek prom no Normāka. Rīs pats izvēlās palaist bumbu grozu virzienā, bet tā spītīgi nekrīt cauri stīpai. Aičs tālu no groza, Suns. Sūta spēlēt tuvāk grozam Švičenko, un viņš arī tiek pie saviem pirmiem 2 punktiem. Bija auguma pārsvars, viņam groza apakšā, to arī izmantoja, bet neizskatās, ka pārliecinoši viņš jūtās laukumā. Šeit precīzs tāmetiens, otro reizi no distants spēja trāpīt Solda Tēnoks. 6 punkti līdz ar to viņam. Un izdodās atbūt bumbu. Rīga komandai vēl vien pārēja. Fārenhorsts arī precīzs no distances. Viens no retajiem šī spēle jau labu laiku kā ir zaudēta, bet, protams, ka vēl atlikušajā laikā ir iespēja sevi kaut kā apliecināt, un to arī dara. Vimsī komanda vēl viens precīzs tāmetiens. Daudz sādilst rezultātu starpība. Labi arī, ka Frīga komandas tālākās rezerves, ka varbūt citās spēlēs nebūtu tik liels spēles laiks, šajā spēlē var pilnībā izpausties un sevi apliecināt un parādīt, ka ir labāki par igauņu jauniem basketbolistiem. Suns iespējas groza apakšu, tālāk ārā. Tiešā groza tūmā Švičenko atkal ir sekmīgs, 4. punkts viņam. Izdodās viņam pārnest bumbu un būtiski pāri. Fārenhorstam tagad Pīnis izmet ārā tāmetiens. Un Pīnis saimnieko groza apakšā 2 punkti ar sodu. Pēters Pīnis. Viņam gan sekmīga spēle, 15. gūtais punkts. Tāpat tās arī nokārtots double 10 atlikušās bumbas, realizēs līdz šim 3 no 4 sodu metieniem. Raudzīsim, vai izdosies arī 4. reizi trāpīt. Izdodās. Tiešām sekmīga spēle Pīnim, viņš ir rezultīvākais savā komandā. To arī lielākais spēles laiks. Lielāks tas pagaidām tikai Fārenhorstam un Bērkoldam. Bērkolds vēl projām bez punktiem. Mēģinājis vairāk kārt izbrīvēt pats sev metienus. Iet cauri, bet
bet te pašā laikā nav sekmējies, pieļaujas 4 kļūdas, kas ir lielākais rādītājs komandā. Vimsī līdztais turpina atbalstīt savu komandu, neskatoties uz spēles rezultātu. Tā arī pareizi fanu rīcība. Spēlētāji jau spēlē tieši priekš skatītājiem. Jācīnās ir līdz galam, lai arī kā šī spēle būtu izvērsusies. Pēdējās sekundēs uzbrukums. Ar atkārtot iespēju arī neizdodas bumbu. Fārenhorsts ar bumbu. Iespēle ar Pīnim. Pīnis no pustālās distances arī ir sekmīgs. Pīnim tuvojoties 20 gūto punktu atzīmei. Šeit pretinieku atbildi noteikumu pārkāpums un Jāksons varēs stāties uz sodu metienu līnijas, bet atgriežoties pie Pīņa, tad līdz šim nepilnās 14 minūtēs viņam vidēji spēlē šobrīd teju 5 reizes vairāk punktus izdevies gūt Pēterim Pīnim, bet viņam šajā spēlē Paičam ir izteikts auguma pārsvars, ko tad viņš arī spēja izmantot. Un Jāksons precīzi no soda metiena līnijas. Viņam tas 6. punkts. Un otrais soda metiens arī krīt grozā. Realizēs 4 no 6 šajā spēlē. Daudz vairāk kā 3 minūtes vēl atlicis šajā cīņā. Pīnis atkal ar muguru pret grozu, atspēlē Būmestram, Būmestrs izmet ārā. Fārenhorsts līdz groza apakšai un noteikumu pārkāpums pret viņu, īsti neizpratnē Vimsī spēlētāji. Bet, pagrūsts Frīga basketbolists. Redzam atkārtojumā šo caurgājienu, mēģinot bloķēt Švičenko iegrūža mugurā Fārenhorstu. Likuma sakarīgi ir 2 soda metieni. Pirmais precīzs. Kā neizdodas, tā neizdodas šo maģisko 40 punktu pārsvaru atzīmi sasniegt. Un pat jau Frīga komanda ir. Tad 2 sekmīgi soda metieni un turpina neatslāpt aizsardzībā. Fārenhorsts pēc soda metieniem gatavs sekt pa visu laukumu un traucēt maksimāli Jāksonam ievadīt savus komandas uzbrukumu. Un tagad atbruņo pretspēlētāji Būmestrs, laužas uz grozu, bet Himcā labāks aizsardzībā. Te gan kļūda, izmāna un 2 viegli punkti Švičenko. Tomēr izdevās Vimsī komandai tikt līdz 50 gūtiem punktiem, nedaudz atslābus Frīga aizsardzību. Nepievēršot būt vairs tik lielu vērību, ja iziet kādu ekstra piespēlu vai ar otrajām iespējām izdodas gūt Vimsī komandai punktus. Protams, kad rezultātu tablo vēst šādu pārsvaru, ir arī, lai cik ļoti tu gribi koncentrēties un būtu parādīt savam trenerim priekš nākamajām spēlēm, ka ir pelnīts vairāk būt laukumā, tomēr kaut kur zem ziņā tas lielais pārsvars sēž un negribās par visiem 100 varbūt katrā epizodē nocīnīties. Vēl viens tāmetiens Soldatēnokam, šoreiz tas neprecīzs. Vimsī komandā individuāli uzņemas Jāksons spēlēt, bet rezultātu tas nenes. Un pret Soldatēnoku pārkāpt taktiski
noteikumi. Jāksons to izdara, noraujot tādu pusātru uzbrukumu. Pēc savu metienu nebija spējīgs izteikties atpakaļ aizsardzībā, bet tagad tikai piezīme norma sasniegt pie Vimsī vienībai. Pīnis ar būvmeistaru gatavi izspēlēt šo uzbrukumu. Fārenhorsts adresē Pīnim, bet mazliet par dziļu. Būma tiek iespēlēta ļoti tuvu laukuma gala līnijai un viss beidzās ar kļūdu. Jāksons pret Fārenhorstu. Tālāk Hintam. Līdz Kokam. Atkal iespēja uz Jāksonu. Lai arī Jāksons nenāca starta sastāvā, tomēr ir bijis viens no aktīvākajiem un noteikti redzamākajiem spēlētājiem Vimsī komandā. Vienīgais ar to produktivitāti ir bijis kā bijis. Un Saltonoks viegli tiek galā ar Normaku aizsardzību. Redzam vēlreiz tiek garām ar pagriezienu un 2 punkti. Saltonoka kontā pēdējās 30 sekundes šajā cīņā. Krāsa bumbu un vēl viens precīzs metiens no Švičenko šajā ceturdaļā paspēja savākt 8 punktus. Komandu treneri atsveicinās. Spēle vēl gan nav beigusies, jānodriblē pēdējās sekundes līdz galam. Līdz varam apsveikt VF Rīga basketbolists ar ļoti pārliecinošu uzvaru pret Vimsī komandu. Pārliecinošākā uzvara šajā sezonā līdz šim VF Rīga komandai. Neatstāja lielus variantus jau principā pirmās ceturdaļas otrajā pusē. Jau bija iekrāts 11 punktu pārsvars un tādā, es pat teiktu, kruīza kontrolē VF Rīga šo spēli aizvadīja un noveda līdz likumsakarīgai uzvarei ar rezultātu 89-50 pret 2.